apakšstilba aizmugurējās grupas muskuļu stiepšana. Abos variantos izmantosim pozīciju stāvus, pieturoties pie stabilas virsmas. Kājas novietosim gurnu platumā, un tad virzīsim, sākot piemēram ar kreiso kāju, uz aizmuguri. Solis ir tik garš, lai papēdi mēs varētu atstāt grīdā, bet saglabājot gurnu attālumu starp abām kājām. Tad saliecot labo kāju ceļa locītavā un neatraujot kreiso papēdi no grīdas, noturēsim pozīciju 30 sekundes. Tad atgriezīsimies atpakaļ sākuma pozīcijā un atkārtosim šo pašu uz otru pusi, pārliecinoties, ka tā pēda, ko virzām uz aizmuguri, mums skatās tieši uz priekšu un nav sarotējusi uz āru vai uz iekšu. Un atkārtosim vēl pa 2 reizēm uz katru kāju, noturot katru šo pozīciju 30 sekundes. Atcerieties, tad, kad jūs pēdu esat virzījuši uz aizmuguri, noturiet pēdu taisnu, tā lai papēdis skatītos vienā virzienā ar pirkstu galu. Noturot pozīciju, izjūtiet, kā stiepjās apakšstilba, mugurējās grupas muskultūra. Papēdi no grīdas neatceļot.